Sveicināti! Šajā praktiskajā video parādīšu jums soli pa solim, kā reģistrēties Bybit biržai. Ļoti svarīgi saprast, ka visa reģistrācija notiek jūsu datorā. Datorā ir visērtāk, var arī telefonā, datorā ir visērtāk. Tad spiežat uz saites vai pogas vai linka. Ja nav saite, poga vai links, tad nokopējiet linku, kurš ir piedāvāts jums kaut kur šeit apkārt tuvumā ap šo te video. Un ielīmējiet augšā pārlūkā. Ir svarīgi ielīmēt to pārlūkā, tāpēc tikai tādā veidā jums būs iespēja saņemt šo te fantastisko bonusu. Tātad kriptomānija, apgūsti un pelni pavairo savu kripto, līdz pat 30 000, $20 dažādi bonusi. Nu, teiksim tā, ka lielākā daļa 80% cilvēki dabūna vismaz šo 100 bonusu, tālāk jau viss ir atkarīgs no jums, cik daudz jūs nodarbojaties ar tirzniecību un tā tālāk. Ja jūs esat jauns kripto pasaulē, tad tas ir principā iespējams ar laiku, un to visu varēs iegūt savā profilā, tātad ejot zem rewards vai atalgojuma tab. Tātad lūk, līdz pat 30 000, ja? Super. Tātad lūk, viss kaut kas šeit ir aprakstīts, kā to var iegūt un tā tālāk. Pats svarīgākais, tad, kad jūs reģistrēties, lai jums būtu šis te kods vai nu kriptomānija, vai attiecīgi tātad kods 72914, ja, šeit, un tad viss ir kārtībā. Kā jūs varat reģistrēties, vai izmantojot Google pakalpojumu vai Apple pakalpojumu, bet visvieglākais tātad ir ievadot savu e-pastu. Tātad, kamēr jums ieradīgās viss šīs zaļās podziņas, un tad spiežat Get My Welcome Gifts, ja, šajā gadījumā spiežam virsū, un tātad uz jūsu e-pastu, visdrīzāk vai telefonu, atkarībā kā jūs reģistrēties, tiek nosūtīt šis te uzaicinājuma kods. Iesim uz e-pastu, skatīsimies, meklēsim, kur tad šis kods ir. Tātad lūk, Bybit pats augšējais security kodu. Paņemsim, nokopēsim no šejienes, varat vienkārši nokopēt vai atcerēties, kā jums ērtāk. Tātad šis ir tas kods. Ja, atcerieties, ka tas ir jāizdara pietiekami strauji, jo šis kods derīgs tikai 5 minūtes, tāpēc nevelkat garumā. Ejiet atpakaļ. Ja, un gadījumā, ja palaidāt to garā, tad attiecīgi sākt visu no jauna. Tātad lūk, $20 uzreiz varam tātad pieprasīt, ja, kad esam šo te kontu izveidojuši. Labā ziņa ir tā, kad reku šeit, kur ir Rewards Hub, jums viss ir izstāstīts, kas jums jādara, lai jūs dabūtu nākamos 500, lai jūs dabūtu nākamos 200, līdz pat 30 000, ja, un te ir tātad visas pārējās lietas, kas jādara. Tātad pirmkārtām, protams, būs jāuztais depozītiņš, nu, minimums, ko vajadzētu tātad droši vien ieguldīt savā kontā, būtu vismaz 100 USDT, jeb dolāri, kā to izdarīt, tātad šeit spiežam uz deposit, izvēlamies, tātad, ko mēs gribam darīt, nu, paņemsim stabilo kriptovalutu USDT vai USDC, tātad digitālā versijā. Šajā gadījumā šeit, protams, ir rakstīts, ka mēs pārskaitām no kāda cita kripto maka. Ja jums nav kripto maks, tad visvieglāk to ir ieguldīt, protams, pārskaitot vai no bankas karti, šeit ir rakstīts fiat deposit, spiežam uz tā virsū, ja? Un šajā gadījumā lūk 100 eiro ar SEPA maksājumu, vai jebkuru citu maksājumu, ko jums šeit piedāvā. Tad arī tāds variants SEPA, tad tas ir ar bankas maksājumu šeit. Ja? Tas ir ļoti ērti, ļoti viegli un tā tālāk. Vēlāk iemācīsimies arī citus dažādus veidus, kā papildināt savu kontu, bet tas ir pirmais. Nākamā lieta, ko jums vajag izdarīt, ir tātad verificēt savu kontu. Ja? Kāpēc vajag verificēt kontu? Tāpēc, lai varētu iegūt šo te Bybit karti, kas ir super ērti, tad, kad jūs pelnīsiet kripto, šī te kripto karti noderēs. Viņi strādā visur pasaulē. Latvijā var aiziet uz jebkuru bankomātu, izņemt skaidru naudu, nu, un par to nekur nav tā kā nosīt jāatskaitās. To es neteicu. Ja, tātad jūs esat Eiropas teritorijā, un, lai saņemtu, tātad jums ir nepieciešams iziet pirmo verifikācijas līmeni. Kā to izdarīt? Spiežam te, kur ir rakstīts Verify, ja, un kas jums ir vajadzīgs, tātad jums būs jāparāda, lai jūs, savs ID, spiežat Verify Now, un ejat tālāk. Tātad Latvija izvēlties ID, karte, pase, tā tālāk, un spiežat uz priekšu. Vēl viena labā lieta ar verifikāciju ir tā, ka jūs varat izmantot verifikāciju, darot arī ar telefonu. Esmu solīt apakaļ, lai izjums apakaļ, tātad record Verify Now. Ja, šeit Verify with App, tātad caur aplikāciju arī. Ja, nu, arī vēl viens veids, kā to ērti izdarīt. Jebkurā gadījumā šis te ir vajadzīgs, jo, lai jūsu
šie bonusi viss neiet zudumā, verifikācija būs vajadzīga. Plus, tātad, mēs tāpatām verificējamies jebkurai bankai, un atcerieties, ka arī Bybit ir sava veida banka. Mēs jau to iemācījāmies, kas tā pa banku ir un kādā veidā tas strādā. Ja nu gadījumā jūs nelasat angliski, šeit blakus ir tātad iespēja pārslēgties uz kādu citu valodu, tuvākā droši vien ir krievu valoda, kas zinām, vai arī jums ir Google iestatījumos uzstatījums, kad jūs varat iztulkot šo te, piemēram, uz latviešu valodu. Tādā veidā tātad jūs varat šeit verificēties un viss kārtībā. Verifikācija dod daudz citas papildu iespējas, kā plašākas lietojuma tiesības un tā, bet pats svarīgākais, tātad jūs varēsiet iegūt gan virtuālo, gan fizisko karti. Fizisko karti gan, lai iegūtu, būs nepieciešams arī tātad iziet otro verifikācijas līmeni. Mēs faktiski šo te izgājām 20 minūtēs. Pirmo tātad verificējāmies, pagaidījām drusciņi mūs apstiprināja, tad ID dokumentu nofotografēja no priekš un aizmugurs, un tad laikam sejas verifikācija bija. Un otrais tātad bija nepieciešams adresi verificēt. Atceraties, lai verificētu adresi, jums būs nepieciešams kaut kāds rēķins, ko jūs tā kā maksājat. Vislabākie, protams, ir kaut kādi, nezinu, tur mobilo telefonu vai internetu pakalpojumu vai televīzijas rēķini. Tie ir vislabākie. Un principā viss. Vēl viena forša lieta, kas nu patām parādīsies gan Android, gan Apple telefonos, tad šo te digitālo karti jūs varēsiet jau pievienot savā telefonā un varēsiet burtiski iepirkties jau šodien ar viņu visur veikalos. Ja? Plus arī pēc tam, kad atnāks fiziskā karti, jūs viņu varēsiet pievienot telefonā kā digitālo versiju. Ja? Dzīve kļūst ērtāk. Jā, tāpēc jums iesaku izdarīt šos te procesus un tālāk jau tātad veikt savu pirmo depozītu. Pirmo depozītu, kā es teicu, vismaz $100 vērtībā. Un tā kā jūs to būsiet veicis, tad jūs atkal dabūsiet papildus jau kaut kādas balvas. Ja? Lai veiktu šo te fiat depozītus, jau parādīt, tad šeit izvēlties 100, varat arī 1000, vienkārši ar lielāku summu. Pirmo depozītu veicot, tā kā, varētu būt kaut kādi izaicinājumi, sevišķi, ja jūs to darat ar bankas kartes iemaksas. Ja? Tad šeit augšā ir iespējas, tad fiat depozīts, tālāk pavērsties citas plašākas iespējas arī. Ja? Izvēlamies SEPA, spiežam tālāk, ja, prasa verifikāciju iziet kā individuālai personai, atkal bez šīs te verifikācijas nekur. Ja, tas ir normāls process, ņemot vērā, ka mēs ilgtermiņā taisamies strādāt, pelnīt kriptovalūtu, tā kā ejiet, izdarat šo te, lai jums viss ir kārtībā un lai jūs varat sākt pelnīt kriptovalūtu. Ja, ja ir kādi jautājumi, droši rakstat mums kriptomanijai adminiem, rakstat un tā tālāk. Bieži vien mēs pajautāsim jums jūsu UID, jūsu universālo kodu. Tad no universālais kods tas ir jūsu ID no šīs te biežas, kur to var atrast. Tad ejam augšā uz profila un lūk šis te UID, šis ir jūsējs. Tad jūs to varat nokopēt un atsūtīt. Šis ir universāls kods, tas nav nekas, mēs jūsu kontam nevarēsim piekļūt tāpatām. Tas ir vienkārši, lai iegadījumā kādreiz vai kaut kādu palīdzību, tur nezinu, karte neatnāk vai jūs nevarat verificēties. Ja? Mums ir savi kanāli, kur mēs varam palīdzēt ātrāk atrisināt šīs situācijas, un mēs vienmēr tad līdz to jautāsim šo te universālo identifikācijas kodu, kas jums ir. Par tām, kas saka, rewardiem runājot, tad arī šeit augšā, kur ir jūsu tātad šis identifikācijas kods, My Rewards, šeit, kur ir manas labās manas balvas, ja, tās visas būs pieejamas šeit. Tātad tiklīdz jūs būsiet izpildījuši tātad verifikāciju, tiklīdz jūs būsiet paveikuši citas lietas, tad šeit tās būs pieejamas. Un plus papildus, tad varat nākt šeit saļā, kur rakstīts ir My Tasks, tātad mani veicamie uzdevumi. Ja? Šeit tātad ir šie visi uzdevumi, lai jūs saņemtu šīs te balvas. Tad welcome gift, ja, reku, mēs varam $20 mēs varam pieprasīt. Lūk, USDT coins have been credited to your account. Ja, un mēs šo te varam izmantot. Šajā gadījumā, kur mēs viņus varēsim izmantot, mēs viņu varam izmantot tātad, lai faktiski treidotu. Mēs nevaram izņemt tos $20, bet šajā gadījumā, ja mēs nopelnīsim visu peļņu, mēs varam izņemt, ja, un paskaidīt uz savu bankas kontu, jebkurā gadījumā. Visu pēc kārtas, paldies par uzmanību. Ejam, daram, ja kas, rakstiet Facebook vai citos mūsu kanālos, kur varat sasniegt mūsu administratoriem, ja vajadzība kaut kāda palīdzība, tad mēs to arī paveiksim. Es šo kontu neverificēšu šeit līdz galam, ņemot vērā, kad mums ir savi konti jau izveidot. Šis bija demonstrācijas nolūkos, atvērām vēl vienu papildus jaunu kontu, bet lai jūs zinātu, tieši tāds arī notiek, un jums būs jūsējais, un varēsiet sākt treidot, pelnīt un apgūt visu, kas šeit iekšā, un to mēs darīsim mums priekšējot cauri arī dažādiem mūsu citiem video. Paldies par uzmanību, lai veicās, turamies pagaidām, visu labu!